Omīt, man mamma teica, ka jums šodien ir kāzu jubileja. Jā, Saulīt, tā tas ir. Mēs ar Opīti esam daudzus gadus laimīgi kopā nodzīvojuši. Vai tu pastāstīsi par jūsu kāzu dienu? Jā, tā bija tik skaista diena. Mēs bijām ar Opi jauni, skaisti, iemīlējušies un tikpat laimīgi kā šodien. Tā bija kolosāla diena, bet bez tās dienas mums bija vēl daudz kolosālākas dienas. Kā jūs iepazinājāties? Mēs ar Opi iepazināmies internetu portālā draugiem.lv. Es jums parādīšu. Bērni, tas bija tik interesanti. Jūsu Opis man rakstīja mīļas, jaukas vēstules un apūra viņš mani ar savu brīnišķīgo humorismu. Mazai taisīt labi ēst. Jā, manai pandiņai tas vienmēr ir sanācis brīnišķīgi. Opim vienmēr ir paticis dalīties. Viņam priekš manis nekad nekā nav bijis žēl. Jums bija jāguļ uz ielas? Nē, bērniņi, mēs negulējām uz ielas. Mēs ar Opi daudz ceļojām pa Latviju un gulējām teltīs un guļammaisos. Ārprāts, Opi, tu biji karā? Nē, nebiju karā. Tur mēs spēlējām kariņu, ālējāmies, daudzījāmies. Zini, Dūdiņa, tu formas tērpā izskaties satriecoši. Opi, cik daudz tu mīli Omi? Nu, dikti mīlu, tik cik kosmosā zvaigžņu.